Es saprotu, ka tev būs, ritīgi tā izēme vai ārzemes vai kaut kas eksotisks. Kaut kas silts. Kaut kas silts. Pats no kādas siltas vietiņas esi. Tas jā, protams, bet es domāju, kur strādā? Ķilipīcā. Ķilipīcā? Labākās pīcas. Pīcas jā, bet cilvēki pie pīcām šādās kaut ko paņem arī. Protams. Ko visbiežāk, kas ietver pīcu? Kapučīno. Kapučīno? Alkoholicējs. Arī labi. Un kas tas zaļais? Noslēgums, lai paliek. Lai paliek noslēgums. Labi, netiektīsim par jūsu tiešo darbu. Ķilipīca, Roberts, Lukšā un tad Renārs, ja? Renār. Tev arī visādi lietas sardziņi ir. Man kokteils saucās dzērvenīgi pludmalēni, ka man dzērvenīgi caujojā. Tā mūsu latviešu dzērveni kaut kur Brazīlijā. Latvijā. Pešana. Kur? Pešana klovā. Pats tu no šejienes? Nē, pats es no Stāvlāmas kokteļbā. Vispār, jā, no šejienes. Nē, no Stāvlāmas, jā. Es domāju tieši tavu darbu vietu. Labi. Tā, gaidīsim. Māris, ja? Māris mums ir no Stāvlāmas. Ar Stāvlāmas, tas ir jūs kolēģi. Tieši blakus strāpījāties. Kaut kā mierīgi, ka varbūt es būtu kopš. Jūs tā bieži plec pie plec strādā? Kanāk, ja tu mīļi. Tad jums būs tāds drauga plec. Mājīgi. Mājīgi un drauga plec. Labi! Es domāju, ka varēsim tūlīt vērtēt vēl vienu brīnišķīgu sniegumu. Sakiet, kad esat gatavi, tad mēs mierīgi, tādā, kā saka, mājas kārtībā, dosim starta signālu un aizies viss atkal jūriņā. Nevajag no šī konkursa taisīt traģēdiju. Viss, lai notiek tā mierīgi tā, ja? Savi cilvēki, vai neatnākuši, tie čūsējā visi. Nevienreiz vien, kā saka, viņi jūs ir aplaimojuši. Un tagad viņi aplaimos degustācijas žūrī, bet pēc 5 minūtēm. Poiši, viss kārtībā? Varam, jā? Un tām 3, 2, 1, aiziet! Renāram vajadzēja laikam piedalīties arī Open Disco, tāds sajūta, ne? Disco lepo jokam pašlaik iet vaļā. Jā, tas tāds tendences droši vien, ka tālām konkursānām pārvēršās par disco, vai šīs abas vietas sāk saplūst, tā mēdz būt. Ja pārējie izmanto, varētu teikt, ledu, tad Roberts ar Māri principā ir uztaisījuši sniegu apriļa pēdējā dienā. Šeit arī būs krāsa daudzveidība. Nekas. Jo vēl nav laists tautā tā zaļā krāsa, viņš jau tikai no Roberta.
redzētu, ko viņš tur padarīs, tur tāds interesants, zaļš ģitrums. Toties Māris no tām lapām grib pats izspiest ārā to zaļo šķidrumu, kā var saprast. Piparmētris tiek darbināts pamatīgi. Atturībniekam ir ārkārtīgi grūti skatīties uz to tik lielā tuvumā. Jā, tā jau kaut kāda tradīcija, ka pirmais dalībnieks gandrīz vienmēr arī iet pa priekšu. Un svētējais iešpricējiens. Un tad jau sāksies dekorēšana, palmas un dažādi eksotiski daikti un augļi. Teica, ka viņam kokteils saucās Cērvenis Sauļojāts, tad man tāds sajūta, ka Roberta kokteils saucās Arbūziņš Lielastes nudisku gurnolē. Roberts ir gatavs, paldies. Ar savu Cērveni. Jā, Renārs no kaut kāda būs punktus, es tāds sajūta. Jā, viņš jau to nopētīja, žūrija. Kā vienmēr sagatavošanas process, tā riet no kreisās uz labo pusi. Un tu tagad arī Māris būs kārtībā. Nezinu, kā saucās Māra kokteils. Izskatās kā laimīgā zemene. Tā varētu nosaukt. Laimīgā zemene. Cērvene Sauļojās un Arbūziņš nudis pludmalē. Es tā patvaļīgi pats piešķīru šiem kokteļiem nosaukums, ka arī droši vien kā zēni domājuši kaut ko pilnīgi citu. Ko par to padomās degustācijas žūrija, to mēs uzzināsim vakara beigās, bet to arī Māris ir finišējis.